Satnām, mīļi aicināti manā jogas studijā. Šodien šis būs pirmā tāda kārtīga ievada lekcija ar visiem mūsu slaidiņiem, ko esmu sagatavojusi, lai jums būtu arī uzskatāms materiāls. Tūlīt pamēģināšu uzlikt jums slaidiņus. Tā kā es to nedaru bieži, tad vienmēr man ir mazliet tā. Jā, ir mums. Viss mums ir kārtībā. Tātad, mani sauc Maija Frēdenfelda. Es esmu Kundalini jogas pasniedzēja un arī kosmētiķis, ārstnieciskā persona. Izmācījos starptautiskajā Cidesko skolā pirms jau vairāk kā 10 gadiem. Un tur radās mana mīlestība izzināt, kas tad notiek mūsu ķermenī, ne tikai ārēji, bet arī iekšēji, visi šie smalkie mehānismi, lai saprastu likuma sakarības. Šodien mums šī lekcija būs par ko? Mēs šodien ļoti īsi pieskarsimies, tikai īsi. Es uzreiz pabrīdinu, jo mēs nevaram katru šo tēmu vienā lekcijā, vienā webinārā, kā nu mēs to nosauksim, iztirzāt smalki. Mēs pēc tam to darīsim mūsu grupā Māla Latvijas Kundalini, bet šodien tātad tiem, kam gribās zināt, jo pamata bāzi un sev vienkārši varat taisīt vai nu screenshotus, vai pierakstam, jo tie ir pamata punkti. Pēc tam mēs runāsim, kāpēc. Jo mums kā cilvēkam mums ļoti bieži gribās saprast, kāpēc, kur ir tas suns aprakts, kāpēc tas darbojas tieši tā, kāpēc man ir jādara tā. Un citreiz mūsos ir pretestība, nē, es tā negribu, man tas nepatīk, jā, es tam nepiekrītu, man tur kaut kas cits ir, mums patīk ļoti bieži domāt, kad kaut kāda lieta, kas ir tik ļoti vienkārša, viņa nedarbosies, mums liekas, ka es esmu kaut kāds īpašāks, jā, mēs katrs esam unikāls, bet ir tā, ka ir tādas bāzes lielās ievirzes lietas, kas īstenībā darbojas visiem cilvēkiem, un dažkārt tikai mūsu prāts aizved mūs projām, un mums gribas domāt, ka būs kaut kas savādāk, būs kaut kas, kā saka, brīnums. Cilvēkam vienmēr gribās domāt uz brīnumu, par brīnumu es šeit domāju uzturplānus, kas darbojās ātri, bet ilgtermiņā cilvēkam parasti svars atgriežās. Jā. Mēs par to arī parunāsim. Un tātad šodien mums būs par uzturu pamatiem, kustības un fiziskās aktivitātes, hormonālā līdzsvara atbalsts, ilgtspēja un attieksme. Un kā tādā ievadā es gribētu nodot jums katrai, es droši uzrunāšu sieviešu dzimtē, jo mana auditorija ir sievietes, ka pirmām kārtām tev ir jāsaprot, ka tu esi sev gana laba šodienā. Tieši tagad, šajā mirklītī, pieskaries sev, pasaki sev, es esmu vislabākā šobrīd sev. Un nesalīdzinā arī sevi vakar. Ziniet, es ilgi domāju par šo teikumu, tu vari sevi salīdzināt tikai ar sevi vakar un sevi rītā. Es pati šo teikumu esmu lietojusi, bet zinat, kā ir? Vienmēr, ja mēs atskatāmies, pirms 10 gadiem mēs idealizējam, mēs paskatāmies bildes un tur tā un tā bija jau tik skaisti, un mums ir tendence pagātni vai nu idealizēt, vai arī dramatizēt. Sievietēm ir 2 veidi. Un tāpēc, principā, vislabākā lieta ir apziņa, es šodienā sev esmu gana laba. Manī nav nekas jāmaina, jo ja manī palaižās ideja, ka man ir sevī kaut kas jāmaina, tas nozīmē, ka es sev nepieņemu. Un mēs automātiski palaidīsim programmu, es vēlos sevi iznīcināt, jo es taču neesmu gana laba šim universam. Tāpēc ir tik svarīgi sev samīļot sevi, pateikt, es sev esmu gana laba. Un tas, ko jūs šeit darīsiet šajā te mēneša laikā, jūs esat šeit nevis, lai kaut kā sevi mocītu, drastiski liktu kaut kādās diētās, mēģinātu sasniegt kaut kādus rezultātus. Nē, jūs esat šeit, lai sniegtu sev dāvanu, un tā būs jūsu enerģija, jūsu brīvības sajūta, jūsu viegluma sajūta.
Un nosauksim šo par atjaunošanos. Kā es teicu, es negribu lietot vārdu dievēt, man gribās teikt, mēs nākam šeit sevi atjaunot. Un darīsim to patiešām ar lielu mīlestību, ar ļoti, ļoti lielu cieņu pret savu ķermeni, uzticoties sev, noticot sev, paslavējot sevi un nesacentīsimies nevienu, dosimies svētceļam katrs pats pie sevīm. Ja jums gribās sacensties, ja jums ir šis, varbūt ir dažādi cilvēku tipi, jūs to varat darīt, bet uzmanat šo smalko robežu, kad iespējams tas ir pat daudz un kad atkal ir klāt šī graujošā enerģija. Es vienmēr saku, jo ir cilvēkam galīgi nevajag, ir kam mazlietiņi vajag, jā, viņam tā kā vajag iedvesmai, jā, tas ir ok, mēs vēlāk pārunāsim par šiem te mūsu dažādajiem tipiem, jā, jo katram būs kaut kas savs, jā, bet lielajā plānā vienkārši ļaujiet sevi samīļot pirmām kārtām, un viss, ko jūs darīsiet šajā te projektiņā mēneša laikā, būs sevis samīļošana. Un lieku manu mīļāko bildi. Mana mīļākā bilde – šķīvja princips. Šķīvja princips, kurš darbojās, kuram šobrīd tiek piedoti dažādi nosaukumi. Šobrīd tik ļoti populārā glikos revolūcija, ja? kas arī balstīta ir īstenībā. Nekas jau tur jauns nav. Tas pats šķīvja princips, tikai, ka mēs apēdam šos dārzeņus pirms pārējā ēdiena. Un pamats, tātad vispār uzturam, nav nekādi brīnumi pēdējos 10 gados vairs atklāti, tikai tas, ka citreiz mēs kaut ko uzzinām ātrāk vai kaut ko lēnāk. Jā, tik vien. Tātad mēs ēdam ļoti regulāri. Vārds regulāri nozīmē konkrēts laiks, jo mūsu ķermenis padod signālu, mēs zinām, tikos un tikos ir manas brokastis, manas pusdienas, manas vakariņas. Ļoti svarīgi, un to jau es stāstu pēdējos, es nezinu, cik es arī runāju, jā, tātad, kad es to sāku, man liekas, 4-5 gadi atpakaļ bija, kad, jā, es arī stāstīju par šo te insulīnu, par šo glikozi, cik ļoti svarīgi ir neēst starp ēdienu reizēm, un cik ļoti svarīgi ir neaizstāt ēdienu reizi ar ātriem ogļhidrātiem. Tiem, kam ir visu laiku šī bezgalīgā apetīte, tas notiek dēļ jūsu insulīna, un katra reizīte, ka jūs apēdat atkal ātro enerģiju, viņa palielina jūsu apetītu, un tā apetīte vienkārši progresijā pieaug. Protams, šajā te uztura šķīvītī mums ir jāsamazina. Es negribu teikt vārdu izslēgt, jo mēs nedrīkstam neko izslēgt. Tas nav pareizi. Mums ir jāsamazina pirmām kārtām cukurs. Un te, es domāju, rafinētais cukurs mēs neizslēdzam augļus, mēs neizslēdzam saliktos ogļhidrātus, bet mēs izslēdzam ātros cukurus. Tas, kas veicina šo straujo insulīna lēcienu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments, un katra ēdiena reize izskatās šādi kā šis šķīvis, jo katrā ēdiena reizē mūsu šķīvī ir jābūt saliktiem ogļhidrātam, olbaltumvielām un taukvielām. Nekad neapējam kādu no šīm grupām. Tiklīdz jūs nepieliksiet taukvielas vai olbaltumvielas, ļoti bieži brokastu problēma. Jūs zināt, es sen stāstīju par manu brokastu putru auzu pārslas ar olas baltumu, ja? Un klāt pierīvēts svaigs ābols. Ziemas laikā šīs manas tādas mīļas brokastis, ja? Kāpēc? Kāpēc, piemēram, agrāk, kas bija populārā granola, jā, konfleksi, tie pliki ogļhidrāti. Jūs ēdat kailus ogļhidrātus, un apetīte pēc stundas jums būs augšā, un jūs sākat dienu jau ar to, ka jūs tā kā
palaižat pa amerikāņu kalniņiem savu apetīti. Un pēc tam jūs domājat, ka jums nav gribas spēka, bet tie ķīmiski procesi, un jūs palaižat ķīmisko reakciju, kā jums apetīte sāks augt vēl vairāk, vēl vairāk, vēl vairāk, un prasīsies tieši cukurus. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai katra ēdiena reize būtu pēc šī nodrillētā, par ko es jau runāju gadiem. Tie, kas esat sen ar manīm, jūs zinat, es runāju gadiem par šo šķīvja principu. Vidusjūras valstīs, arī Japānā, ir pieņemts, ka pirms galvenās maltītes cilvēki apēd salātu bļodu. Šo triku paņēma šobrīd populārā arī šī te glikozes revolūcija. Ja? Es teiktu tā, es pati arī to ievēroju, bet ja es, piemēram, ēdu, ja tā nav pica, tad es noteikti vienkārši uzlieku šos te dārziņus sev šķīvja, un es viņus vienkārši ēdu kopā ar visu. Bet, ja es, piemēram, ēdīšu pastu, vai ja es ēdīšu, piemēram, picu, tad es tomēr salātu bļodu, lielu salātu bļodu apēdīšu pirms tam, vai arī vēl viens triks, kā tajās dienās, ka jūs jūtat, ka jums ir zvērīga apetīte, tad pirmais, kamēr jūs gatavojat vakariņas, parasti tas ir vakarā, un ir šī sajūta, tātad, kamēr jau gatavojās ēdiens, ka var samest mutē visu kaut ko. Tad jūs uzreiz sakapājat sev ātri salātus, sapulcinat lapiņas, sametat iekšā, kas ir, pielējam mazliet teļiņu, garšvieliņas, un kamēr gatavojās jūsu vakariņas, jūs izēdat šo salātu bļodu tā vietā, lai mestu mutē maizītes, siera gabaliņus, es nezinu, ko vēl, jā, kaut kādas lietas. Tad mēs izmantojam šo principu ar šiem salātiem pirms. Bet nevajag to vienmēr, jo tiem, kam ir jūtīgs kuņģis, jūsu kuņģis vienkārši atteiksies, jo jūs pirms katras maltītes ēdīsiet milzīgu bļodu ar salātiem, jūsu kuņģis streikā būs, un arī etiķi nevajag dzert. Pieliekat klāt nedaudz tur citronu sulu vai etiķi saviem salātiem, un ar to pilnīgi pietiks, jā. Dzeram pietiekami tātad ūdeni. Ēšanas laikā no ajurvēdas neiesaka dzert. Un, ja mēs nedzeram ēdot, tad, protams, mēs dzeram starp ēdienu reizēm. Arī šobrīd diskutabla tēma, ja, cik daudz to ūdeni vajag. Mēs varam visu kaut ko izdomāt. Kāds saka, ka viņam nevajag dzert, bet tajā pat laikā, piemēram, tā pati šī te nesen savā jogas grupā ieliku rakstu par vecuma smaržu, vecuma smaku, kā to pat devē skarbāk, ja? Rodās no tā, kad ar vecumu cilvēks sāk mazāk dzert ūdeni, vai vispār dzīves laikā viņš ļoti maz dzer ūdeni, un šie toksīni, tas viss paliek mūsu ķermenī, tas neizvadās, tas neizskalojās, un tas būtu viens, ja, kā to var redzēt, ka cilvēks dzer par maz ūdeni, ka viņam paliek ļoti tāds īpatnējs ķermeņa aromāts, tāda īpatnēja smaka ir no mutes. Tas viss liecina, ka cilvēkam ir par maz ūdens, viņam neizvadās, viņam viss tas paliek, ja, jo mēs esam ūdens. Cilvēks sastāv no ūdens, un minimums, tas ir mazliet virs litra vajadzētu izdzert, jā. Un šeit es pat negribu taisīt debates par zupa skaitās vai zupa neskaitās, tā ir tāda matu skaldīšana, jā, un vienkārši, kad cilvēkam gribās par kaut ko padiskutēt, taču ņem vienkārši un padzries to ūdeni, izdzer to glāzi, un sliktāk tev no tā nepaliks, jā. Jo īstenībā, kas tad tas ir tāds 4 glāzes? Litrs, piemēram, litrs ūdens, jā, tās ir 4 lielas glāzes, vai tad tiešām dienas laikā tas ir tik apgrūtinoši un izdomāt, ka tas man tur tagad izskalos vai man tur nevajag, jā. Es kā kosmētiķis redzu cilvēkus un sievietes, kam ir cukura seja, jā, tāda arī ir. Es redzu, kas neiet gulēt, to var redzēt. Es redzu, kurš nedzer ūdeni, ādas kvalitāte, sejas krāsa, asinsvadi, tas viss redzams. Un ja mani kolēģi var piekrist šeit, ja pārējiem un arī ārsti piekritīs, ka var redzēt, mēs redzam pēc jūsu
acīm, pēc ādas, pēc mēles, pēc visa var pateikt visu, ko jūs esat darījuši pēdējā mēneša laikā, pat pēdējo gadu laikā, jā. Un tad jau, ja mēs to redzam, mēs arī saprotam, kā mēs varam veikt šīs izmaiņas, lai būtu labāk. Un, protams, vakariņas. Mēs nevaram sēsties pirms mēs aizējam gulēt, jo mūsu ķermenim vajag naktī atjaunoties, bet ja mēs esam tikko pēduši un aizējam gulēt ar pilnu vēderu, viņš nabadzīgs nevis mūs atjauno šūnu līmenī, bet viņš pārstrādā vienkārši šo pārtiku, un viņam ir grūti. Par šķīvi mēs vēl runāsim. Par šķīvi es jums vēl ļoti, ļoti daudz kritīšu uz nerviem, bet mēs pāriesim pie nākamās tēmas. Mazliet pieskarsimies fiziskās aktivitātes, bez kurām nav iedomājama neviena atjaunošanās. Un šeit arī diskutējamies soļu skaits. Neieciklēties uz skaitu, ieciklēties, lai katru dienu jūs izietu ārā, raitā solītī, vaigi paliek sārti, un jūs vienkārši pabaudat. Pabaudat gaisu, sajūtat, kā jūs elpojat. Tas ir mirklis, ka jūs varat sazemēties, ka jūs paņemat no dabas, un jūsu sirsniņai ir vajadzīga šī nelielā slodze, lai jūs tādā raitā solī ejat, jūs varat runāt, bet, kā es saku, ja, kad paliek sārti vaigi, tādam ir jābūt šim tempam, un smuki nojām. Protams, 3 reizes nedēļā būtu vismaz vēlams mazliet intensīvāka slodze. Tad pieliekam, jūs nav jāiet uz sporta zāli, jums nav jāskrien maratons, jūs vienkārši šos pašus soļus varat mazliet ātrākā tempā, varbūt par mirklītim kaut kur nedaudz paskrienat, ja tur tip, es nerunāju par skriešanu kā tādu, bet tā čik, ja tādā mazliet ritmiņā, ja, joga, spēka vingrinājumi. Un, kā es saku, jūs visu varat izpildīt paši mājās, jums nekas nav vajadzīgs, spēka vingrinājumi. Ko tas nozīmē? Jā, mēs jogā mums arī ir iekļauti, kundalini jogā ir iekļauti spēka vingrinājumi, kur mēs strādājam savu ķermeņa svaru. Jūs varat tos pašus pietupienus, tā pati planciņa, jā, burvīgi. Tagad jums ir rīta praksa ar sakriju. Izpildat to, uztaisat planciņu, 100 reizes pietupieties. Mēneša laikā, ja jūs to izdarīsiet katru dienu, jūs redzēsiet, ka mainās pilnīgi viss ķermenis. Un tie, kas netic, jūs varat uztaisīt eksperimentu. Pasakat sev, ok, es izēju uz eksperimentu. Es darīšu visu, ko māja pastāstīja. Tātad man ir rīta prakse. Es izpildu rīta praksīti. Tad es paņemu uztaisu 100 reizes pietupies un minūte planciņā. Un pēc mēneša uztaisu atkal bildi un pastos, kas ir mainījies. Un ēdu pēc šķīvi principu 3 reizes dienā. Es apsolu, jūs redzēsiet, ka ir izmaiņas. Un, protams, izkustamies pēc maltītes. Kā mēs varam zināt, ka ir apēsts par daudz un varbūt to, ko man nevajag. Jo katram mums ir kaut kāda pārtikas grupa, kas mums rada vairāk šo smagumu sajūtu. Tad, ja jūs pēc maltītes negribat kustēties, ir normāli, ja cilvēks pēc ēšanas ir aktīvs, bet ja ir sajūta, es gribu tikai divānā, ja, tad tā ir zīme, ka ir bijis par daudz. Vai nepareizs, vai jums ne enerģiju dodošs ēdiens. Pavērojiet, jo varbūt arī tā, ka katram būs kāda, īpaši ar gadiem, ka mums izveidojās kāda pārtikas grupa, no kuras mums nav laba sajūta. Un laba sajūta, pirmā reakcija piepūšās vēders. Griežu vēderu, ir smadziņu migla apmēram pēc pusstundas, un vienkārši tāds, tā kā kaut kā. Paliek tāds šļauganums. Tas nozīmē, ka kaut kas no tā, ko jūs apēdāt, nav jums piemērots. Un neviens cits labāk nevar pateikt par jums pašiem, kas jums neder. Jo ļoti bieži šādas te smadziņu miglas, piemēram, un vēdera piepūšanās ir no maizes, no graudaugiem, un daļa cilvēku un arī ārsti
ir daļa ārsta, kas saka, ja jums analīzēs neparādās, tad jūs tā kā varat ēst graudaugus, jā, maizi. Piemēram, tiešām, kad, bet ir daļa cilvēku, kuri saka, ok, es maizi izslēdzu un es jūtos daudz labāk. Tā var būt, jā, jo neviens labāk par jums pašiem nespēs noteikt, kas jums tieši der vai nedara. Tieši tāpat kā piena produkti. Kāds iedzer piena krūzi, un viņš jutās ļoti labi, viss ir kārtībā, kāds iedzer piena krūzi, un viņam griež vēdru, viņam piepūšās, nu nedzeriet to pienu, jā. Un nav obligāti jāiet. Tas ir atkal jūsu prātam teikšo skaidrojumu, skrienam, taisam tad analīzes, meklējam, kāpēc es nevaru iedzert pienu. Nu, varbūt vienkāršāk ir, nu, nedzert to pienu, jā. Un tāpat ar vēl kaut kādiem produktiem, jā, kur, piemēram, kāds nevarēs tomātus, viņam ir alerģija, viņam izmetās sarkani pleķi no tomātiem. Es zinu cilvēku, kas nevarēs banānus, viņam no banāniem sākās iesmas, aiziet ciet deguns, jā. Pavērojiet, un tas ir normāli. Nevajag teikt, ka tā tagad ir drāma, oi, es tur kaut ko nevaru, man tur kaut kā, nu, vienkārši uzturam to vienkārši, ka katram iespējams vairāk vai mazāk uz kādu no produktiem mums var būt kaut kas. Esmu aizbīdīsies no tēmas, turamies pie prezentācijas un ejam tālāk skaistā sadaļā. Meklēju šo bildi, hormonālā līdzsvara balans. Tieši tā, lai mēs jūtamies mūsu baseins, ūdens elements, mūsu hormoni, mūsu emocijas, lai viņš ir tieši tik līdzens, kā tas basēniņš bildē. Un sākās mūsu miers, sākās viss mūsos ar regulāru miegu, regulārs, stabils miegs. Un ejam gulēt ap 10, mazliet pēc, varbūt vēl čutiņ, bet ir ļoti, ļoti svarīgi. Miegam es veltīšu daudz laika, es kritīšu tiešām uz nerviem, jo bez laba miega jūs netievērsiet. Jūs sevi nevarēsiet atjaunot, un es arī to pateikšu, jūs varat taisīt eksperimentu. Ja mēs neesam pietiekoši izgulējušies, nākamā dienā jums prasīsies ātros ogļhidrātus vai vienkārši vairāk ēst. Jums nepietiks ar jūsu pamat ēdienreizēm, jums prasīsies uzkost. Un ļoti daudz cilvēku, kas aiziet gulēt pēc 12, viņi var novērot sevi, kad viņi arī domā, ka viņiem ir pastiprināta ēstgriba. Patiesībā viņi vienkārši neguļ pietiekoši un vajadzīgajās stundās, kurās mūsu ķermenis atjaunojās. Un pat, ja cilvēks noguļ no rīta, tur līdz 10, šajās stundās vairs nenotiek hormonālajā līmenī atjaunošanās. Jūs guļat, jūs domājat, ka jūs esat nogulējuši 7 stundas, bet problēma ir tajā, kad guļot no rīta šīs stundas, jūs neatjaunojaties. Viņas ir principā pa tukšo, un jūs vienalga gribēsiet vairāk ēst. Tie, kas man esat negulētāji, un jums ir liekais svars, es aicinu veikt sev eksperimentu, vienkārši pāriet uz gulēšanas režīmu un skatīties, kas notiek ar apetīti. Jā, izmaiņas nebūs vienā dienā, bet ilgtermiņā ļoti izmainās, un to es stāstu no savas pieredzes. Man arī bija liekais svars, kamēr es negāju gulēt. Un es mēģināju no rīta nogulēt šīs stundas, un tas viss nedarbojās, un es nesapratu, un es domāju, ka man vienkārši palielināta apetīte. Bet patiesībā sakot, mans ķermenis visu laiku viņš bija pastiprinātā režīmā, ka viņam vajag atjaunoties, viņš nevar atjaunoties, viņš dod signālus, ka mums tad vajag kaut ko no ārpuses, kas tas ir, ko es varu iedot. Tā ir tikai pārtika, jā, gribās ēst, un tā, kad es pārcirtu tā ar tādu lielu zobenu šo te riteni, jo tas jau ievelk, jā, tas izveidojās tāds milzīgs posms, kurā mēs esam tiešām, mēs kļūstam gūstekņi, un mēs nevaram izrauties no šī riteņa ārā. Tāpēc par gulēšanu es zinu, ka daudziem tas ir
grūti. Daudziem liekas, ka viņi ir pūces, bet tas arī tikai liekas. Pastāstīšu pēc tam, būs tieši kas notiek, kāpēc mums liekas, ka mums ir enerģija, kuras īstenībā mums nav. Jo tas tiešām mums liekas tikai, ka mums ir vakarā jābūt augšā. Bet par to būs atsevišķa tēma, jo es jau esmu aizrunājusies jau par ilgu, es vienkārši jūtu, ka man gribas stāstīt vairāk, dziļāk. Apturiet mani, apturiet mani. Tātad, un stress. Pārlieku liels stress, protams, rada mūsu kortizols ir augšā un visa izrietošās sekas. Tāpēc jums, lai jūs varētu aiziet vakarā gulēt, ir šī prakse vakaram, elpošanas prakse, visas jogas nodarbības, meditācijas ir vajadzīgs mums katru dienu, lai mēs menedžmentētu savu stresu, savu kortizolu. Un sievietēm ļoti, ļoti svarīgi, īpaši sievietēm, ir dienā veltīt vismaz vienu reizi, labāk 2 reizes. Veltīt laiku relaksācijai 11 minūtes šavasana. Šavasana ir, ka mēs apguļamies uz muguras, kājas ir plecu platumā, rokas ir brīvi gar sāniem, un jūs vienkārši dodat sev mirkli relaksācijai. Uzliekat fonā mantru, uzliekat fonā klasisko mūziku, kas jums patīk, un vienkārši nav jāaizmieg, bet jūs atbrīvojaties. Ilgtermiņā tas brīnišķīgi balansēs jūs, un jūs manīsiet, kā mainās arī jūsu attieksme pret apkārt notiekošo. Jūs sāksiet uztvert vieglāk, un automātiski būs arī vieglāk mainīt ieradumus, un nebūs šī iekšējā drāma, kas mums sievietēm, diemžēl, viņi mums ļoti bieži piezogās. Un tālāk jau par drāmu runājot, protams, man jāsaka, mēs nedrīkstam ignorēt savu ciklu. Cikls nosaka to, kā tu šodien atbildēsi, kā tu šodien reaģēsi. Un dažkārt sievietēm, ja mēs vēl pastamies kopā, kas notiek ar mēnesi dienām, ja? Kas notiek, vēl ir tādi mēnesi centri sievietē vispār, ja, no jogas filozofijas. Un tur var sakrist, mūsos var sakrist tādas lietiņas, un mēs pašas it kā jūtam, ka kaut kas nav, kāpēc paskatāmies. Ja es vienmēr aicinu, kad sievietei ir jāzina, konkrēti, kura cikla diena tev šodien ir. Mēs tagad visi sekojam līdzi mēnesi fāzēm, bet cik daudz sievietes ignorē un nezina, kura cikla diena viņai ir. Ja? Tāpēc tiem, kam nav, es aicinu ieviest sev kalendāru. Ir aplikācijas, kur ļoti ērti piespied cikls sākās, cikls beidzās, un ir ļoti daudz veidu kā, bet tagad es saprotu, ka man nāk pirms menstruācijām šis te visas šīs hormonālās sāsinājumi, visi kritumi, kāpumi. Es varu ļoti daudz sev palīdzēt. Es mazliet vairāk veltīšu laiku relaksācijai. Es neiešu tad skriet maratonu. Es būšu pret sevīm saudzīgāka. Es sevi neizdzīšu. Par to mēs, protams, parunāsim atsevišķi, ja, jo tur ir katrai cikla fāzē ir kaut kādas lietas, kuras, ja mēs zinām, mums ir daudz vieglāk. Ja, un es zinu, ka daļa no jums ļoti labi, īpaši es zinu, ka tās lietas, kas saka, manim jogot, mēs par to runājušas, ja, ka jūs jau ļoti labi saprotat. Ok, man ir tāda fāze, šāda fāze, es zinu, ko ar sevi darīt, es zinu, ko no sevi sagaidīt, un tad mēs sevi nedzinām stresā. Un, piemēram, es uzreiz varu pateikt, ka tagad, ja šo projektu jūs sākat un jums jau ir cikla pēdējā fāze, jums būs daudz grūtāk iesākt to pašu šķīvi principu, jo mēs vispār tajās dienās mēs neesam pieņemoši. Mēs gribam, lai mūs pieņem, un mums ir grūti ieviest kaut ko jaunu, tad nogaidat. Nogaidat, un sāksies jauns cikls, kaut kāda 3., 4. vai 5. diena, un tad sākat.
Tagad, kamēr jūsos pirmkārtām ir pretestība, es negribu neko. Ja? Jo tas ir normāli. Mums tajā laikā neko es negribu, nebāžaties man virsū, kāds ūdens, kāds miegs. Un tas ir normāli. Tas ir normāli arī tā justies. Bet ja es saprotu, ka tie ir mani hormoni, ja es saprotu, ka es esmu mainīga, ja man šobrīd ir šis moments, un es to pieņemu, es to zinu, es to izprotu, tas nozīmē, ka man ir viegli virzīties tālāk, ka tā ir tā kā rokas grāmata, kā ceļa zīmes, kurās es saprotu, mēs visas sievietes peldam pa šo ciklu, ja, un mēģinam adaptēt savu ciklu mūsu uzdevumiem dzīvē, mūsu mērķiem un tam, ko mēs vēlamies sasniegt, panākt, iegūt savai veselībai. Protams, un šeit ir arī vēl tāds pie mūsu hormonālām lietām vēlreiz atgriežos. Arī šis siltais ūdens no rīta, jūs noskalojat savu kortizolu. Sākt rītu ar silta ūdens glāzēm, vēlams 2. Tā kā es jums jau stāstīju, ja mēs atbalstam savu aknu veselību, savu limfātisko sistēmu, dārzeņi, šķīvī, rūgtie, ja, tie, kas varbūt kādam liekas, ja, iemīlam, dodat sev iespēju garšot jaunās lietiņas, un, protams, kustība. Bez tās, nekur mēs nevaram būt bez kustības. Un šajā jau gandrīz mēs esam noslēgumā klāt. Viss tas, ko es stāstu, tas nav kampaņu veidā. Un es gribu, lai mērķus, kurus jūs uzliekat katrs sev, lai viņi ir saprotami, viņi ir reāli un veselīgi. Zem šiem vārdiem apakšā ir ļoti, ļoti liela jēga, jo tiklīdz mēs paņemam mērķi, kas nav veselīgs, zaudēt mēneša laikā 10 kilogramus, vai, es nezinu, jebkas, kas neatbilst mūsu normālam ķermeņa darbībām, mēs sev darām pāri, un ir ļoti šī senā zināmā patiesība, tas, kā tu notievēji, tā tev būs jādzīvo visu atlikušo dzīvi. Tas, ko es šeit jums piedāvāju, ir maigs, lēns projekts pašai ar sevi, savs svētceļojums sevī, kurā, lai jūs būtu enerģija, lai jums būtu laba pašsajūta, lai jums būtu viegluma sajūta, ja? Lēnām ieviest uzturā lēnas izmaiņas, nepateikt sev, ka es nekādu neēdīšu krosānu. Kurš to var? Neviens, es citreiz apēdu kādu garšīgu krosāniņu vai kādu garšīgu kūciņu vai to pašu picu. Ne, tā nav mana ikdiena, bet mana ikdiena, mani saldumi, pēc tam es jums stāstīšu, kas ir mani saldumi, kā es saldo garšu, kuras dabūnu, bet es sev neierobežoju. Es zinu, ka es drīkstēšu, es zinu, ka tas nav aizliegts, bet kāda ir mana attieksme un cik daudz, ja? Un mēs ļoti daudz runāsim par to, lai sajustu sevī šo robežu. Un tad, kad tas notiek lēni, es zinu, ka negribās lēni, es zinu, ka visiem gribās ātri, man vajag ātrus rezultātus, es gribu tūlīt peldkustīmā būt supermodele. Un tad mēs visas sievietes ik pa laikam gribam ātri. Un tad mēs visas, kā ar galvu sienā, un atopamies, ka tas ātri ir ātri un tikpat ātri ir atpakaļ, un diemžēl samazinās mūsu vielmaiņas ātrums, un ar gadiem katra diēta, katra ātrā svara zaudēšanas metode mūs ieved strupceļā. Un mana pieredze, es tievēju ļoti lēnām, un mana diētu pieredze būs atsevišķs stāsts, jo es esmu izmēģinājusi pilnīgi visu, ja?
Un tad, kad es nonācu līdz šķīvim, es biju apmetusi visas cerības par burvju maģiskajām pat tabletītēm. Jā, es esmu pat tabletītes pamēģinājis savā laikā. Un tad, kad es sapratu, ka darbojas tikai schēma ilgi visu dzīvi, man tieši tā būs jādzīvo. Un tad tu esi spiests meklēt maksimāli, lai tas būtu komfortā, lai tas būtu mīlestībā, jo tu taču nevarēsi visu dzīvi sev sista pātagu, tagad tu neēdīsi, tagad tu sev tur nolieksi, tagad tu tur šito tā, kaut kādā mirklī, jebkurš pat visstiprākais cilvēks salūzīs zem savas pātagas. Tāpēc es esmu par to, ka mums ir viss, ja? Es esmu par to, ka mēs iekļaujam savā uzturā jebko, kas mums garšo, ko mums gribās. Mēs, protams, izzinām pārtikā šīs te mazās detaļas, mēs izzinām sevi, mēs saprotam, kas notiek, un iespējams, ka tas, ko es varēju ēst 25 gados, es vairs to nevaru ēst savos 46 gados, ja? Ņemu vērā savu šo te, kurā dzīves posmā es esmu, kā sieviete, ko es sev varu, ko es vairs nevaru, kas man ir atkal jāpamaina, jo mums visu laiku ir jāpamaina kaut kas maigi, lai mēs varētu palikt tajā, kur mēs jūtamies pat labi. Un arī tiem, kam ir cilvēki, kas ir visu mūžu ļoti tievi, ja? Viņiem ir ļoti laba vielmaiņa, un pēkšņi gan vīrieši, gan sievietes saka, ups, un viņam ir 49, un pēkšņi viņam ir vēdriņš, liekais svars, vai 55, ja? Pat vatas izteikti kalsnie cilvēki, 55 gadiem, viņi var pēkšņi viņam būt liekais svars, un viņš vairs nevarēs ēst to, ko viņš ēda visu dzīvi. Un ir tikai viena izēja, pamainīt kaut ko, pamainīt, pielāgot. Un nevis no tā, ka tagad es nevarēšu, tagad man te tā, nē, mainam to sevī, to mindsetu par to, kā es to taisos darīt. Ar mieru un bez vardarbības. Jo tas ir pirmais jogas princips, pamatprincips ir bez vardarbības. Un es zinu, ka jogā ļoti daudziem cilvēkiem ir arī, kad viņi saprot, viņi neēd gaļu, viņi runā par to, ka mums ir bez vardarbības, bet arī pat laikā viņi ir ļoti vardarbīgi paši pret sevi. Un man liekas, mums ir jāsāk vispirms ar to, ka nebūs vardarbība pret sevi. Tāpēc es būšu ļoti, ļoti priecīga, ka mēs iesim kopā šo skaisto ceļu, solīti pa solītim, ar tādu apusēju uzticēšanos. Es jums stāstīšu savus stāstus, dalīšos ar savu pieredzi, savīsim to kopā, savīsim kopā ar parastām bāzes zināšanām, jo vēl ir tāds, ka visas tādas strādājošās lietas īstenībā ir ļoti vienkāršas. Mums gribās, ka būtu kaut kas tagad speciāla programma, speciāli mēs te kaut ko, un tad tas darbosies. Nē. Visas ģeniālās lietas ir ļoti, ļoti vienkāršas. Vienkārši šķīvja princips, vienkārši dienas plāns, vienkārši uzturs, vienkārši šēdiens, visi tik ļoti vienkārši, ka dažkārt mums ir grūti noticēt, ka šīs vienkāršās lietas strādā, ka viņas mums var palīdzēt. Un es gribētu teikt, uzticies sev. Paldies, ka tu uzticies man, jo es zinu, ka nav viegli nākt kādā grupā un kāds tev stāsta, ko tev tagad ēst vai ko tev tagad darīt, ka tev gulēt, ka tev negulēt, ka tev elpot, ka tev... ja? Tāpēc no manas puses paldies. Paldies, ka jūs man uzticaties. Un man galvenais, ko man gribētos, man nav svarīgi kilogrami. Man gribētos, lai pēc šīm tā mēneša jūs katrs sevi vienkārši sajūtat nedaudz vairāk mīlestības pret sevi. Lai jūs sajūtat, ka no rīta atveru acis un gribas teikt, ir atkal vēl viena skaista diena.
vienkārši, lai ir iekšā kaut kripatiņu vairāk šis te dzīvības enerģija, kad iekšā ir šī sajūta, es gribu celties, iet, darīt, radīt, manī ir enerģija, ka jūs iedodat sev kaut kripatiņu vairāk enerģijas, kas iedos jums savukārt šo brīvības sajūtu, šo prieku par dzīvi, sajust dzīvi visās viņas garšās, sajust dzīvu un piedzīvot patiešām katram savu tādu viskaistāko ceļu, jo mums nav nekāda cita ceļa, dvēseles ceļš, katram šodien mēs viņu ejam, mums viņš nav nekur jāmeklē, ir tikai kā mēs viņu iesim, ar kādu attieksmi, ar kādu enerģiju, un es ceru, ka šis projekts jums katram iedos šo mazo enerģijas tādu dzirkstelīti, lai jums ir vairāk enerģija, vairāk dzīves prieks, jo tas nozīmēs, ka jums vienkārši būs vieglāks redzējums par lietām, pieņemšana, attieksmes maiņa, un pat ja ārēji nekas nebūs mainījies, pēc šīm te 4 nedēļām jūs sapratīsiet, kad iekšēji ir notikušas vislielākās izmaiņas. Un uz to būtu jābūt mūsu fokusam, uz to savu iekšējo, kas notiek manī iekšā, kā tur es dziļi sevī jūtos. Ārējais ir tikai atspoguļojums tam, kas ir mūsos iekšā. Un tāpēc katru cieši apskauju. Es zinu, ka mēs to varam, es zinu, ka mēs to izdarīsim. Un salīdzinām sevi tikai ar sevi šeit un tagad šodienā. Paldies! Un tiekamies jau tiešraidēs, vēl taisīšu vēl kādu šādu webināriņu, kurā būs jums ar slaidiņiem, lai jums paliek acu priekšā vizuālā informācija. Un visus jautājumus droši rakstiet. Es esmu visiem pieejama vienmēr. Es cenšos atbildēt. Un ja es kādam neatbildu, droši jautājiet vēlreiz. Paldies! Un, nu ko? Atliek sākt darīt. Šķīvi princips. Pirmais, un ejam laicīgi gulēt. Otrais, vai arī sākam šķīvi princips pirmais, ne, miegs ir pirmais un šķīvi princips ir otrais, jo viņi ies tieši, kā es jums stāstīju, ja, ka viņi šajā te miedarbībā. Tā kā slēgšu ārā prezentāciju. Man ir izdarināta sausa mute. Ūdeni es neesmu paņēmusi. Un paldies jums tiešām par uzticēšanos. Nu ko, tagad principā es varu teikt, mēs sākam darīt. Mēs sākam darīt. Nevis domāt. Darīt. Mazās lietiņas. Šodien noskatījies, pieraksti sev. Tātad, kas mums ir jāsakārto? No visa šī te, kas bija pirmā darbība? Miegs. Cikos es aizēju gulēt. Un tā mēs ņemsim lēnām solīti pa solītim, lai patiešām katrs jūs varat sēsties perfekti, labi savā ķermenī, prātā un garā. Viss, slēdzu ārā ierakstiņu. Paldies, 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 sapnām, sapnām.